Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā svētku dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Marka evaņģēlija 10. nodaļas. Un tie nonāca Jērikā, kad Jēzus ar saviem mācekļiem un lielu ļaužu pūli gāja prom no Jērikas. Ceļa malā sēdēja kāds akls ubaks, Timeja dēls Bartimejs. Izdzirdis, ka tas ir Jēzus no Nāceretes, viņš sāka kliegt un sauca: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Un daudzi to apsauca, lai viņš apklustu. Bet viņš kliedza jo skaļāk: Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Jēzus apstājies sacīja: Sauciet viņu šurp! Un tie aicināja aklotam sacīdami: Esi droši celies, viņš tevi sauc. Un savus svārkus nometis, viņš pielēca kājās un nāca pie Jēzus. Un Jēzus viņam jautāja: Ko tu gribi, lai es tev daru? Aklais sacīja: Rabūnī, kaut es varētu redzēt. Jēzus viņam sacīja: Ej, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Un tūlīt viņš kļuva redzīgs un sekoja Jēzum ceļā. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, nāc pie katra no mums un svētī Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Sirdieties. Kā jau es minēju, šodien mēs dievkalpojumā vēršam savu uzmanību uz reformācijas dienu. To lielo dienu 16. gadsimtā, kad kāds necils augustīniešu mūks ņēma āmuru un caur Vitenbergas baznīcas durvīm pieklauvēja pie visas toreizējās baznīcas sirdsapziņas. Šis necilais augustīniešu mūks Mārtiņš Luters cīņā pēc svētuma un šķīstības, pēc miera savā sirdī bija kapitulējis. Viņš sāka saprast, bet ne tikai saprast, bet līdz pašiem sirds dziļumiem izjuta, ko nozīmē tas, ka sirds nav vērsta uz Dieva žēlastību Jēzu Kristu. Šie visi dažādie pielikumi, kas Kristum klāt bija pielikti, viņu sita ārā no sliedēm. Tie viņam derdzās. Un it īpaši Luteram toreiz derdzās tā sauktais indulgenču jautājums, kad cilvēki par naudu pirka pāvesta dotās atlaides, jeb atlaides no soda un gandarīšanas par grēkiem. Un tad jau ātri vien tautas apziņā vispār ieviesās izpratne, ka šīs atlaides ir grēku piedošanas nopirkšana par naudu. Luters, būdams sludinātājs un dvēseli kopējs, pamanīja, ka cilvēki priecājās par šīm indulgencēm. Viņš pamanīja, ka cilvēku uzmanība bija vērsta uz kādu par naudu nopirktu papīrīti, nevis uz to dārgumu Kungu Jēzu, kuru vienīgo Dievs mums ir devis par pestītāju un kura vienīgā dēļ mūsu grēki tiek piedoti. Dieva dotajai žēlastības vēstība bija aizstājies priekšā kāds veiksmīgi izdomāts pantiņš, kurš bija arī tāds indulgenču reklāmas lozungs. Tiklīdz grasis lādē krīt, dvēsele debesīs tūlīt. Tiklīdz grasis lādē krīt, dvēsele debesīs tūlīt. Cilvēku prieks par šīm indulgencēm bija paša vēlna iedvesmots. Tas nebija tas debesu eņģeļu prieks, kad kāds cilvēks uz zemes atgriežas no grēkiem un tic uz Jēzu. Cilvēku uzmanība uz indulgenču žēlastību
žēlastība šeit tiek likta pēdiņās, nomāca īsto un vienīgo žēlastību, kuru Dievs mums dod caur Kristus nopelnu, vienīgi ticībā saņemam. Kaut kam toreizējā baznīcā bija jāmainās. Visas nepareizās reliģiskās prakses un maldu mācības bija jāizgaismo, un cilvēku uzmanība bija jāgriež atpakaļ uz Jēzu. Bet ne tikai uz Jēzu, bet tikai un vienīgi uz Jēzu bez nekādiem pielikumiem vai papildinājumiem. Ticība uz Jēzu bija jāatjauno. Mācība par Jēzus nopelnu bija no jauna jāatjauno un baznīcai jāatgādina. Tāpēc arī reformācijas dienu mēdz dēvēt par ticības atjaunošanas svētkiem. Un tie patiešām ir lieli svētki mūsu dvēselēm, ka tā bez visādiem pielikumiem var sastapties ar Jēzu. Dvēseli kā līgava var sastapties ar savu īsto līgavaini Jēzu. Šeit varam iedomāties situāciju, ka kādā skaistā saulēnā rudens dienā, varbūt tādā kā šī, divi iemīlējušies cilvēki, teiksim, jaunais pāris ir sastapušies kādā nomaļā parkā. Viņi sēž parkā uz soliņa, sarunājas, bauda viens otra klātbūtni, bet tad šo skaisto brīdi izjauc kāda cita persona. Tālien starpā piedāvā dažādas dāvanas karas kaklā, tad vienam, tad otram, ar savām runām un tematiem traucē sarunāties. Vai tas jaunam pārim būtu izdevies randiņš? Protams, ka nē. Kas jādara? Šādu laipno personu ir jāraida prom, lai šī persona nezog laiku un uzmanību, kuru jaunais pāris var veltīt viens otram. Ar šo piemēru es vēlos pateikt tikai šo vienu reformācijas piemiņas jautājumu, uz ko ir vērsta mūsu uzmanība. Vai tā ir vērsta tikai uz Jēzu, uz evaņģēliju, Dieva žēlastības vēstu un mācību, vai arī mūsu uzmanību nozog kādas citas lietas un temati, kuri ar savu troksni un nemieru novērš mūsu uzmanību no mūsu dvēseles drauga Jēzus. Tātad, kā mēs varam veiksmīgi svinēt un pieminēt ticības atjaunošanas svētkus? Pārbaudot to, uz ko ir vērsta mūsu uzmanība, uz ko mēs esam fokusējušies. Vai ir kādas lietas, kas ir mūsu dzīvē aizstājušās Jēzum priekšā? Tāpēc īstā reformācija, kurai arvien ir jāturpinās, ir cīņa par fokusa punktu. Vai mūsu sirdis pieder Jēzum, vai citiem vārdiem, vai mūsu ticība, mūsu sirds domas un vēlmes skrien tikai pie viņa. Un visus citus laipnās mācības, gudrības, pamācības un papildinājumus, kuri karas kaklā, tos mēs raidām prom. Mūsu ticības tēvam Mārtiņam Luteram toreiz vajadzēja daudz nopūlēties, lai cilvēku ticību no jauna atkal pievērstu Jēzum. Un tā kādā reizē Luteram kāds jautāja, kāpēc viņš tik daudz runā par cilvēku attaisnošanu ticībā? Kāpēc viņš tik daudz runā par Dieva žēlastību, par ticību uz Jēzu un Kristus nopelnu? Luters atbildēja, tāpēc, ka cilvēki šo mācību ātri vien aizmirst. Bet nedomāsim, ka tas bija tikai toreiz, ka tikai toreiz cilvēki ātri vien aizmirst mācību par Dieva mīlestību, par žēlastību un ticību uz Jēzu. Diemžēl tā tas ir bijis visos laikos.
Tā tas, diemžēl, arī notiek mūsdienās. Daudzi cilvēki labi savu ticības dzīvi iesākuši, to ir atstājuši novārtā, jo uzmanība uz Jēzu ir pazudusi. Dvēselē klēpī ir iesēdies kāds cits mīļākais. Šīs pasaules rūpes, raizes, baudas. Arī šodien šeit mūsu vidū nav kādi draudzes locekļi, jo viņu uzmanība uz Jēzu ir nozagta. Jā, varbūt viņi par Jēzu nav aizmirsuši. Varbūt viņš jau kaut kur turpat tuvumā ir, turpat prātā jau tiek turēts. Un tomēr šo cilvēku sirdis pieder kādam citam, nevis mūsu dvēseles draugam Jēzum. Es jau nojaušu, ka kaut ko tādu dzirdot, mūsdienu cilvēks varētu šādas runas nosaukt par reliģisku fanātismu. Bet vai tas tiešām ir reliģisks fanātisms? Vai tas, ka vīrs mīl savu sievu, ir fanātisms? Vai tas, ka vīra sirds pieder tikai sievai un sievas sirds tikai vīram, ir fanātisms? Tas nav fanātisms. Apmātība un fanātisms rodas tad, kad to, ko tu vēlies un vari saņemt tikai no sava mīļotā cilvēka, to tu meklē pie kāda cita. Lūk, tas ir fanātisms. Tas ir riņķa dāncis, kas iztukšo. Gluži kā tāda alkohola pudele, ka ar vienu glāzīti nepietiek. Tu ņem vienu un tad nākamo un nākamo. Tas ir fanātisms. Bet tas, ka mūsu ticības dzīvē sirds pieder Jēzum un visu labo sagaida no viņa, tās ir veselīgas attiecības, kuras mēs varētu nosaukt par mīlestību šī vārda dziļākajā nozīmē. Un vēlreiz, tad, kad domājam par ticības atjaunošanu, tad mums ir jāpaliek pie šī nozīmīgā jautājuma, uz ko ir vērsta mana uzmanība. Vai tā ir vērsta tikai uz Jēzu, vai manā dzīvē ir kādas lietas, kas novērš no Jēzus? Ieklausīsimies tālāk, ko saka Luters. Manā sirdī valda, un tā tam arī jābūt, tikai šis vienīgais artikuls, proti ticība manam mīļajam kungam Kristum, kas ir iesākums, vidus un noslēgums visām manām garīgajām domām, visām pārdomām par Dievu, kādas vien man var būt dienā un naktī. Tomēr es jūtu, ka no šīs neaptveramās bezgalīgās gudrības augstuma, dziļuma un plašuma tikko spēju satvert kādu niecīgu daļu, jo no šīs brīnišķīgākās, bagātīgākās dārguma krātuves esmu spējis paņemt un celt gaismā tikai dažas mazas kripatiņas. Jā, varbūt mēs varam no šīs dievišķās gudrības saņemt tikai kripatiņas, bet būsim droši, ar to mēs nesaņemam mazāk Jēzu. Tikko kristīts zīdainītis, salīdzinot ar mācītāju, kas viņu ir nokristījis, nav tālāk no Jēzus. Un ja arī mēs saņemam kādas dažas mazas kripatiņas no Dieva bagātīgās dārguma krātuves, tad katrā šajā mazajā kripatiņā ir visa Dieva pilnība. Jo kur ir ticība, kas pieķeras Jēzum, tur arī ir Jēzus ar visu to, kas viņam ir. Bērna ticība nav kaut kas mazāk kā pieaugušā cilvēka ticība. Gultā guļoša, nespēcīga cilvēka ticība, kas vairs nespēja aiziet uz dievkalpojumu, nav mazāka kā to, kas iet uz dievkalpojumu. Tātad ik viens, kas ticībā pieķeras Jēzum, saņem arī visu Jēzu, nevis tikai daļu. Šeit Luters ir devis arī tādu ļoti labu salīdzinājumu, ka mūsu ticība ir kā tāds
laulības gredzens, kas mūs vieno ar Jēzu. Caur ticību mēs piederam Jēzum, un Viņš paņem mūsu krājumus, mūsu grēkus, un pretim sniedz savu žēlastību, mīlestību un visu grēku piedošanu. Bet vēl pie šī visa nozīmīgs ir jautājums, tad kā mēs varam vērst savu uzmanību atpakaļ uz Jēzu? Šim jautājumam ļoti laba atbilde ir dota šīs dienas sprediķa tekstā no Marka evaņģēlija. Kā jūs dzirdējāt, tajā kāds akls ubaks vārdā Bartimejs, sēžot ceļa malā, reiz izdzirdēja to, ko iespējams viņš jau sen gribēja dzirdēt. Vārdu Jēzus. Kad viņš saprata, ka garām iet Jēzus, viņš satrūkās un sauca: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Tad iejaucās kādi, kas vēlējās šo satikšanos izjaukt. Bet tad Bartimejs vēl jo skaļāk sauca: Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Jēzus apstājās un aicināja Bartimeju pie sevis. Un savus svārkus nometis viņš gāja pie Jēzus. Tad Jēzus aklajam jautāja: ko tu vēlies, lai es tev daru? Aklais sacīja: Rabūnī, mācītāji, kaut es varētu redzēt. Jēzus viņam sacīja: ej, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Un tūlīt viņš kļuva redzīgs un sekoja Jēzum ceļā. Šis nozīmīgais notikums ietver sevi ļoti daudzas tēmas, bet saistībā ar ticības atjaunošanu un mūsu uzmanības atgriešanu uz Jēzu, šeit mums vajadzētu padomāt, kā šis aklais cilvēks, aklais Bartimejs, uzzināja par Jēzu. Kādā veidā? Atbilde ir vienkārša. Klausoties. Klausoties, ko citi stāsta jeb sludina par Jēzu. Un caur dzirdēšanu viņā radās ticība, kas meklēja Jēzu un tā atrada. Tāpat arī mūsu dzīvē, kad mūsu uzmanība no Jēzus aizrauj prom dažādi notikumi un mūsu sirdī vēlas iesēsties kādas citas lietas, tad tās ir jāraida prom un jāmeklē tā vieta un brīdis, kad kaut ko var dzirdēt par Jēzu. Vārdi par Jēzu atgriež mūsu uzmanību uz viņu. Dieva vārdu dzirdēšana atgriež mūsu uzmanību uz Jēzu, un kad Dieva vārdi skan, tad tie apgaismo mūsu sirdis, ticība atjaunojas, vairojas, līdzi tam nāk arī liels prieks, jo mūsu dvēseles atkal var sastapt mūsu īsto dvēseli draugu Jēzu. Bet cik precīzi sprediķa teksta noslēgumā mums tiek parādīts, ka izdziedinātajam Bartimejam nepietika tikai ar to, ko viņš bija dzirdējis par Jēzu. Un nebija arī tā, ka viņš sacītu: saņēmu no Jēzus, ko vēlējos, dzīvošu tālāk, kā es pats gribu. Nē, mēs lasām, ka pēc izdziedināšanas Bartimejs sekoja Jēzum ceļā. Tāpēc, ja mūsu dzirdēšana par Jēzu ved pie sekošanas Jēzum, tad mēs esam dzirdējuši pareizi. Arī Bartimejs par galveno lika Jēzu, nevis savu acu gaismu. Jā, tā bija svarīga, bet viņam svarīgāks bija Jēzus, viņš palika pie viņa. Lai Dievs dod, ka mēs to darām arī mēs, klausāmies par Jēzu. Ja vajag, lūdzam viņam to, ko mums īpaši vajag, bet lai vai kā viņu vaļā nelaidīsim.
sekosim viņam ceļā no šī brīža uz mūžību. Āmen!